Okay, do you think you're a hipster? I'm an oldster, not a hipster. But if you want, I can do that. Kā jums šķiet, kas te tādi hipsteri ir? Viņi ir mazi mīlīgi bērniņi. Vecs cilvēks, kurš, es nezinu. Reāli tas ir savā ziņā dzīvesveids, savā ziņā ģērbšanās stils, kaut kas starp hipijiem, kaut kas starp, tas ir tāds īstenībā mikslis. Ārturs Mēnesis. Hipsteri, tie ir arī tādi cilvēki ar kaut kādām vērtībām savām vai kaut kādu domāšanu. Tādā brīdī, kad atzīst, ka ir hipsters, tad vairs nav. Hipsteri sūkā dīrs. Tie ir tādi, kas nevēl kā zeķis, bet vēl kā brīlis, kaut gan nav redzes problēma. Kaut kādi čuvaki uz riteņa ar kaut kādu krekliņu apspīlēta. Es zinu, ka radio viens DJs ir tās Uber hipsters laikam. To es sapratu, Tums Grēviņš, jā, tieši tā. Kas tavuprāt tāds vispār hipsters ir? Tu? Pasties, ideāli. Bļaļ, visas jaunos hipsters dīrs. Vai tu esi hipsters? Nē. Kāpēc? Man nav tāds stils gluži. Īstenībā ir hipsteri, kas varbūt pat nezina, ka viņi ir hipsteri, vienkārši viņi atbilst. Jā. Izdzirdot vārdu hipsters, kas ir pirmās lietas, kuras tev iešājās prātā? Fiksīts un šauras biks. Tie džeki, kuri ir hipsteri, jūs varētu nokaļīt, jo jums liekas viņi mīlīgi. Protams, vienmēr un visur. Man liekas, ka hipsteri beigas smieklīgi, jo viņi saka, ka visi ir beigi mainstream, bet viņi paši kļūst ļoti populāri, tā kā tas ir interesanti vairāk. Kāpēc tev hipsteri nepatīk? Kāpēc Ka viņi pozeri. Kā tev šķiet, vai visiem hipsteriem obligāti ir jābūt Apple izstrādājumu ierīcēm? Jā. Vai tu esi lietas kursā par to, ka tevi ļoti daudz uzskata par Latvijas hipsteru karali? Man ir grūti uz to noreaģēt, jo man no hipstera atribūtikas varbūt vienīgi šitā jaciņa varētu kaut kā, varbūt tas telefons varētu kaut kā kvalificēties, bet stāvot blakām tev, es jūtos neērti, ka tu man to saki. Jautājums, kāpēc visi džeki hipsteri ir tievi un ar ūsām? Nezinu. Viņi tā gadījās, varbūt viņiem vienkārši. Tāds ir nolikums, ka viņiem visiem ir bārdi un viņi ir tievi. Es personīgi neesmu redzējis rēsmu hipsteri. Latvijā droši vien, jā. Bļaļ, visas jaunos hipsters dīrs. Vai tev šķiet, ka tu esi hipsters? Varbūt čutiņ es, laikam. Es domāju, ka čutiņ, hipsters ir mūsos visos. Vai tu gribētu būt 100% hipsteru dzīves stilā? Tā, ka katru dienu. Es nezinu, kāda viņiem ir ikdiena, kāds dzīves stils, bet tas varētu būt interesanti. Es tagad vadīšos pēc stereotipiem. Es pamostos, es paņemu kafiju, es uzrulēju vaniļas tabaciņu, tad es apskatos, uz kuru izrādes iešu, vai kādu populāru filmu. Nē, tieši nepopulāru. To, ko zina tikai intelektuāļi. Vai daudz tavu kolēģis, tavuprāt, ir hipsteri? Nevis vai ir, bet vai viņi atbilst, drīzāk tā es gribētu teikt, vai viņi atbilst tam apzīmējumam. Jā, es teiktu, ka daudzi atbilst tam apzīmējumam, vai kaut kādām tiem rādītājiem, pēc kā tiek teikt, tas jau ir hipsters, viņam ir tas. Bļaļ, visas jaunos hipsters dīrs. Es vispār nevienu neuzskatu par hipsteri. Tie ir diezgan neciešami ļautiņi. Viņiem galvenā lieta ir noliegums. Un tas ir savu veidu punkrock atzars. Mēs noliedzam visu. Un ar to mēs esam kruti. Un tie cilvēki, kur Latvijā ir nokronēti par hipsteriem visi rāda jaunas lietas. Un tas uzreiz iet pretrunā ar to globālo kultūru antropoloģijas terminu. Vai jūs, prāt, jūs esat hipsteri? Jā, nē, pagaidi. Tur ir erors veicīgi. Es gribētu būt hipsters, bet tad es nekad mūžā nevaru atzīties. Jo ir tā, dogma. Respektīvi, hipsteri neatzīst, ka viņi ir hipsteri. Vai tu sevi uzskati par hipsteri? Ja man vajadzētu ar izslēgšanas metodi, ja man vajadzētu sev par kaut ko uzskatīt, un man būtu saraksts ar, punks es neesmu, neesmu visdrīzāk, tur metālists, neesmu, tā. Un gaļu ēdu, un ja es izietu visam tam sarakstam cauri ar izslēgšanas metodi, tad droši vien mēs paliktu pie hipstera, jo tur arī man ir tās lietas, kas sakrīt, jā. Nesen Arturs Mēnesis mums vienā intervijā atzinās, ka viņš ir hipsters. Tas nozīmē, ka viņš vairāk nav hipsters, ka viņš ir izsvītrots no sarakstiem, viņš atzinās. Es domāju, ka jā.
Tā varētu būt, jā. Jā, pilnīgi noteikti. Tad es atsakos no savu viedokļu. Nopietni. Obligāti Artūrs Metis ir diskvalificēts. Jā, tur vispār, tur nevar neko ne pielikt, ne atņemt ārā. Pa taisnot. Paldies. Čau. Ko tu varētu novēlēt visiem hipsteriem tagad? Nu, tu vari reāli pateikt tā, ka YouTubes viss redz. Nu, iepaš savu dirsu, savu galvu dirsā, varbūt tās palīdzēs. Kā tev sauc? Kāds? Paldies. Tu esi stulbs? Tu esi stulbs? Tu esi stulbs? Es tikai stulbs.